esmu daudz lasījis komentārus par dažādām riepām, un te nav runa par sēlunu riepām, kas ir galvenais varonis šodien, bet vispār, kad cilvēks nopērk riepas un tās izrādās briesmīgas, tad tas, ko šodien mēs mēģināsim darīt, ir patestēt dažādas riepas, kas ir domātas ziemas braukšanai, un sapratīsim, kā šīs riepas uzvedās vienādos testos, un tu visticamāk sapratīsi, kādas riepas ir vajadzīgas tev. Nav runa par šiem modeļiem, ar kuriem mēs šodien brauksim, bet par riepu tipiem. Tāpēc, ka šī nebūs reklāma par riepām, bez kurām tu nekādīgi nevari iztikt, bet par riepu veidiem, kas derēs tavai braukšanai. Protams, mēs arī apskatīsim spicākais sailunu riepas, bet galvenais, tie veidi. Dažādie veidi. Jo liekas, ziemas riepa, bet viņas ir tik dažādas. Un te mums ir 5 pilnīgi identiski golfiņi ar dažādām ziemas riepām. Katram ir savs numurs, lai mēs nesačakarētos rezultātos. Pirmais golfiņš būs ar Cylon Ice Blazer VST3 riepām, kas ir ražotā riepa ar skujas veidu protektoru, kas paredzēta skarbiem ziemas apstākļiem. Tās gumija ir piemērota īpaši zemām temperatūrām, tai nekļūstot cietā. Vislabāk likt šīs riepas ir tām tačkām, kuras pārsvarā ziemas laikā pārvietojās pa ļoti sniegotiem ceļiem, jo mums Latvijā mēdz būt ļoti atšķirīgi tie ziemas apstākļi. Otrajam golfiņam ir Cylon Ice Alpine Evo 1 cietā sastāv riepa ar taisno protektoru, kas paredzēta tačkām, ar kurām lielāko daļu tiek braukts pa pilsētu, jo, kā mēs zinām, pilsētās pārsvarā ziemas laikā ir slapjš asfalts vai slapjš sniegs. Šīs riepas ir paredzētas tieši tādiem apstākļiem, jo tām ir cietāka gumija, kas ļauj labāk uzsākt braukšanu neizspolējot. Tām noteikti būs labāka bremzēšana un saķere, bet ja ar šo riepu izbrauksiet pa ceļiem, kur sēgums ir sniegots un slapjš, tās būs salīdzinoši nedrošāks par citiem riepu bračkām. Un te arī veidojās šis stāsts ar šīm dažādajām riepām ar saviem uzdevumiem. Trešajam golfiņam ir Cylon Ice Blazer Arctic. Šī ir mīkstā sastāva, jeb tautā sauktā skandināvu tipa riepa. Tas ir labs vidusceļš gadījumos, ja nepatīk ražoto riepu radītais troksnis, kas citās automašīnās var būt ļoti kaitinošs, bet tajā pašā laikā ir nepieciešams saglabāt vislielāko drošību jebkādos apstākļos. Mīkstā sastāva riepa atšķirās ar to, ka tam ir ļoti daudz lameles, kas palīdz rast to saķeri uz ledus, un tām ir asas sānu kantītes, kas ir pirmā pazīme, ka riepa ir paredzēta ekstrēmiem ziemas apstākļiem. Šis riepas ir piemērots automašīnām, ar kurām tiek brauts gan pa pilsētu, gan ārpus tās. Un svarīgi, ka visām šīm 3 sēlunu riepām ir 3 kalnu pīķa emblēma, kas simbolizē, ka šīs ziemas riepas ir paredzētas brutāliem ziemas apstākļiem, un jebkura tačka ar šādu tipu riepu uz ceļa uzvedīsies daudz labāk. Un īsumā, ja šī informācija bija pārāk daudz, tad no Cylona ražotājām riepām ražotā Ice Blazer VST3 būs priekš tiem, kas zina, ka lielāko daļu ziemas pavadīs uz sniegot vai ledainu ceļu. Tiem, kas plāno pārvietoties gandrīz tikai pa pilsētu, tad ziemā ir šī te Cylon Ice Alpine Evo 1. Un tie, kur vēlās vidusceļu, droši braukt gan pa pilsētu, gan ārpus tās, derēs šis te Ice Blazer Arctic. Un mums te ir vēl 2 golfiņi, lai būtu jautrāk, nebūs Cylon tipa riepas, bet premium ražotāja riepa ar 5-6 mm protektoru. Jā, viņi joprojām ir pilnīgi legāli un var gāzt, bet ir lietot riepa. Un pēdējiem golfiņam būs pilnīgi jauna premium ražotāja riepa, kas ir vissezonas riepa. Un tad jau paskatīsimies, kura tipa riepa šajos apstākļos būs karalis. Mums te ir ledus, nedaudz slapjš sniegs, un tas ledus strauji kūst, tāpēc es ceru, ka kādu no golfiņiem mēs neatstāsim šeit līdz vasarai. Tātad mums ir identiski 2 litru dīzelīšu motori. Mēģināšu ar šo uzskriet uz 90, un pie karogiem mēs bremzējam, un paskatīsimies, kāda ir atšķirība pilnīgi identiskām tačkām. Es gatavs? Maucam. Jā, bet man bez radzēm iet ātrāk nekā tev. Kaut ko viņš te gļušīja sākumā. Mēģinam līdzīgi braukt. Jā, tas ir iespējams. Es varbūt bišķīt pa to sniedziņu trāpīju. Bet kā arī tu varēji pātrināties ātrāk?
Es reāli ātrāk pātrinājos nekā tu. Veclīte tā bija ieslēgta. Jā, bet man viņš kaut kā turēja apgrieziens baigi augšā. Baigi interesanti. Un šis ir prikals īstenībā. Un tā es gan negaidīju. Mēs principā otrādi esam sastājušies tagad. Doj samaini puses paskatāmies. Šis ir dīvaini. Man jau liekas, ka radzēji šeit ir jāvinē. Bet varbūt tāpēc, ka ir tāda kaut kāda pļuriņa virsū uz tā ledus. Jo kā bija tāds rītīgs ledus, kad es ar limuzīnu braucu augšā kalnā, nu tur bija pilnīgi savādāk tā rādas, tā kā likās, ka strādās. Mēs nemēģinām kaut kādu mega sailonu reklāmu uztaisīt. Mēs vienkārši gribam pateikt to, ka katrai riepai ir savi apstākļi, kur viņi strādā. Un bieži jūs tur komentāros raksta, nav kaut kas rītīgi nopirkt neīsto riepu, bet prikals ir tāds, ka katrai riepai ir savi apstākļi. Tāpatās kā ar radzēm baigi maz brauc Liepājā, jo nu, tās ziemas tur ir tādas, kādas viņas ir. Tu gatavs? Davai. Es nesaprotu, ko mēs darām nepareizi. Mēs esam kaut kādi atsaldeņi, jo mēs katru reizi, kad mēs braucam uz pilnīgi Pilnīgi citi rezultāti. Un tagad, mēs pirms tam kaut 20 metrus apakaļ bremzējām, un tagad mēs apstājāmies šitā. Mums ir jāuztais mērījums uz 50 km/h un uz 90. Un tagad katru reizi mēs mēģinām braukt. Nu labi, šitā puse slīd mazāk, bet bļāņas tikko radza, apstājās pa tādu gabaliņu ātrāk, kas, man liekas, vispār neloģiski. Mēs iedosim Spečukiem beidzot. Tie, kas ir tiešām speciālisti, ikdienā strādā ar riepām, un īstenībā, kam tās mašīnas arī ir, kas māk, varbūt... Jo mēs kaut ko nedaram pareizi. Es nezinu, kur ir prikals. Varbūt būs viņiem tieši tāpatās, tas man interesē. Un mēs tagad uzliksim mērījumus uz 50 km un uz 90. Un paskatīsimies, kurai ir labāk vai sliktāk rezultāti. Kārtīgs ir riepa eksperts. Tad, kad tu runā, bet tajā brīdī, kad tu brauc, nē. Ķipa, tu esi, jā? Es nesaku, es esmu ledus eksperts. Sākumā, kad Zailons mūs uzrunāja par šo eksperimentu, mēs bijām pārliecināti, ka paši visu izdarīsim, bet mēs esam mazliet atsaldēti. Tāpēc te ir profiņi, kas zina, kā tas ir jādara, un tad, lai būtu mazliet objektīvāk viss šis eksperiments, ļausim viņiem izgāzēt. Un te mēs sapratīsim, kādas riepas vislabāk izvēlēties attiecīgajiem ziemas apstākļiem, lai saglabātu maksimālo drošību un komfortu, jo šī tēma ir, par ko visi vienmēr diskutē. Tātad šeit pirmajā sailona testa braucienā uz 50 km/h kreisajā pusē ir lietota premium ražotāja riepa un labajā pusē ir sailona pilsētas riepa. Šeit arī redzam, ka lietotā premium ražotāja riepa apstājās nedaudz labāk par sailonu pilsētas riepu, jo šie ledainie un sniega apstākļi īsti nav paredzēti tieši sailonu riepai, kas strādā atkal labāk pilsētā. Otrajā testā uz strīpas būs sailona ražotā riepa, kas ir paredzēta maksimāli ekstrēmiem apstākļiem, un pretī viņai būs premium vissezonas riepa. Šeit redzam, ka sailona ražotā riepa sastājās daudz labāk. Un pēdējais uz 50 km/h bremzēs trešais golfiņš, kuram ir riepas, kas paredzētas gan pilsētai, gan ārpus tās. Tas kopvērtējumā ar šo ātrumu ierindojās otrajā vietā. Pēc rezultātiem arī varam redzēt, ka ražotā sailona riepa ir karalis šajā bremzēšanas ātrumā. Tālāk ejam uz 90 km/h bremzēšanu, un pirmajā testā būs lietota premium riepa pret sailona pilsētas riepu. Un tad šeit arī redzam, ka šī lietotā premium ražotāja riepa pilnīgi un galīgi nekam nedara. Iedomājies, ja tur stāvētu Ingrīda ar savu mazbērnu, viņas tur vairāk nebūtu. Šis ir arī viens liels punkts, ko visiem vajag atcerēties, kad iet runa par ziemas riepām, jo pie lieliem ātrumiem lietotās riepas resursi ir izsmelti un tās nespēs vienkārši sabremzēt, kā jebkura cita jauna ziemas riepa. Bet par laimi šie ir tikai testi un neviena Ingrīda ar savu mazbērnu netika notriekt šajā video. Nākamie būs sailona ražotā riepa pret premium vissezonas riepu, un šeit mēs atkal
redzam, ka Sailūna ražotā riepa sadzēšās daudz labāk par premium vissezonas riepu, jo šajos apstākļos vienkārši tās radzes ļoti palīdz. Pēdējā šajā testā ir Sailūna Ice Blazer Arctic, un tā sastājās diezgan labi, ierindojoties 3. vietā uz 90 km bremzējot. Un kā jau minēju iepriekš, visas jaunās riepas šajos apstākļos sabremzējās salīdzinoši labi, bet lietotā riepa pie lielāka ātruma palika jau bīstama. Ok, paliek tumšs, bet mēs esam riepu eksperti un mēs šo lietu nodarīsim līdz galam. Tu zini, cik labākā riepa nobremzējuma attāluma? 5-7 metri sanāca, jā. Un tas ir rekords. Čaļi ar kastēm uztaisīja sienu. Izdomāsim, ka tur ir cilvēks. Ingrīda tur stāv pie tām kastēm. Es mēģināšu neuzbraukt Ingrīdai virsū, mēs atstiepsim akal uz 90. Es bremzēšu un paskatīsimies, cik tuvu es nobremzēšu. Un cerams, ka es nesabojāšu to golfiņu, kam ir garantija un kurš īstenībā varētu tikt mazliet saskrāpēts tagad dēļ Ingrīdas. Turam īkšķus par to, ka mēs nenolocam to nabaga golfu. Jā, bet zini, kas ir? Nav bišķīt vēsāks. Tagad arī nav tā, ka tu staigā pa to ledu. Tā kā ledus eksperti tēlo. Varbūt paņem pačām. O, jā, pasies, viņš tāds paliek. Bet viņš sasalušāks. Viņš cietāks paliek. Tu vari... Nē, es tev piekrītu. Paņem. Ievelc tā kā nāsī vēl tā. O, jā, pasies. Pirmkārt, atceries, ir tie karogi. Pie tiem karogiem jābremzē. Es neredzu karogus. Es tev teikšu, bremzē. Davai. Braucam. Brauc. 80 ir tev. Un bremzē. Īte! Man vienā brīdī likās, ka mēs apstāsim. Nē, vispār nevienā brīdī. Ingrīdai viss ok? Un te atkal pierādās tas, ka, ja tu pēc riepu, viņi var gadīties, ka nestrādāja vienkārši taviem paradumiem, viņa nedara. Līdz ar to... Tas nozīmē, ka, ja tu nopērci, piemēram, jaunu riepu un nav īsti tas efekts, ko gribi, tas nenozīmē, ka riepa ir slikta. Vienkārši tie nav īsti apstākļi tai riepai. Un tam, kas tev tirgo to riepu, tu divreiz paprasti, vecīt, tu zini, ko tu man vispār tirgo? Bet īsumā, jā, pateici kā riepa eksperts. Paldies. Un tu esi tāds ledainais eksperts. Lai arī baigi tumšs ir, mēs jums gribam vēl vienu testu uztaisīt. Ja mums ir pieejami šie vienādie golfi, mēs ar visām tačkām iedosim Mārtiņam izbraukt. Kāpēc jūs man uzticējāt? Tāpēc man braukt ņem, tas tev. To aizmugurē tagad mēs reāli ātri brauksim. Ja es teiksim braukt, man būtu baigā kļūda katru reizi pēc kaut kāda garstāvokļa izbraukt. Mārtiņ, tev tai kļūdai vajadzētu būt baigi mazai, vai ne? Kaut kādos brīžos man arī uzticēts kaut kādas lielie autoražotāji, un es braucu tur uz testiem, un tā kā kaut kāda... Es arī esmu normāls, nu. Tas ir pikals īstenībā. Brīžiem es esmu normāls, un es varu prabraukt un tā. Bet mēs tādu riktīgi objektīvo, godīgo, ja teiksim Sailūna izrādīsies, kad uz šitā ledus viņi neviens nestrādā, mēs tā arī pateiksim. 3, 2, 1! Kā bija? Bija tā, ka uz bremzēšanos ir baigi forši. Viņi pat uz bremzēšanos turās daudz labāk nekā sāniski. Tad, kad mēs griežam, tad viņi bija šī tas purns tā kā paslīd, bet jā, uz bremzēšanos bija baigi ok. Ok, mēs esam pie nākamā golfa. Nesties uz riepām, lai riņķīgāk. Kā piekšā? Kāpēc tu sēdi aizmugurē? Nē, nu labi. Lūdzu, laižam. Kā tu jūties kā riktīgs riepa eksperts šajā momentā? Šis nav mans pirmais rodeo arī. 3, 2, 1. Īstenībā tā grūti saprast, bet nē, laikam pātrinās diezgan līdzīgi, līdzās mēs uz bremzēm redzēsim. Šis pat bišķi ātrāk pātrinās pēc sajūtas. Tagad viņš atkal bija kustībā daudz labāks. Nu, varbūt tas pātrinājums un tās bremzes nebija tik. Bet uz sānu, kad bija lēnais, viņš bija daudz precīzāks. Man vecmudarīt varētu labāk izbraukt. Bet mēs jau braucam, lai ir līdzīgi, ne jau uz ātrumu. Nē, bija labi īstenībā. Te aizmugurē sēžot. Laterāli gribs bija labāks tagad. Ko tas nozīmē? Tas ir ķipā, kā viņš sāns tur. Reku nākamais mūsu upuris. Nesties. Jauns vakars, jauns golfs. Nesties riepām tikai. Jā, kā piekšā jau.
Lēdī. Tu gribētu ikdienā šādu golfu braucienu? Es vēl jūtos bišķīt jauns. Man liekas, ka šitā ir tāda nobrieduša cilvēku mašīna, ko man gribētos teikt, ka tu arī esi nobriedis. Skatoties tev pasē noteikti, bet prātā tu neesi. Jūs esat gatavi rekordam? Gaidu atskaiti. Tu esi gatavs? Jā. 3, 2, 1. Bet nav tā, ka tas bišķi lēnāk pātrinās. Tāpēc sajūtas. Tas pirmais Nu, arī neizspolēja tieši. Jā, ātrums ir līdzīgs, jā, pat lielāks. Būs inčīgi pastīties. Kopš tas... Viņš boiks slīd klausies. Šis man interesē, kas tās par riepām ir. Šitās bija kaut kādas vissezonīgās, Es gribu apsīties, jo uz bremzēm vispār viņi neturējās. Nu, pīsim, jābūt tāds sketčī moments, un ja nesēdētu tā kā profesionāls rallija pilots pie stūras, domāju, būtu pilnīgās sūdā. Ok, šī bija visskečīgākā riepa, un kas tas ir? Airs Blazer Evo, bet viņš diezgan ciets ir, tā. Jo, piemēram, ja pirms tam bija tā, ka es sabremzējos, tas pirmais konus, Jā. un es sabremzējos bišķi jau pirms viņa, tā, lai es varu ar gāzīt jau sāk griezt. Tagad bija tā, ka mēs iebremzējām un apstājāmies jau pie otrā konus. Principā es vēl bremzēju iekšā tajā čūskā. Nu, katrā ziņā pa ledu ar šīdām riepām noteikti, ka nē, noteikti kaut kur citur varam pabraukt, bet pa ledu noteikti neiesakam. 3, 2, 1. Kaut kā... Baigi otrādi bija pat labi saķer, viņš kaut kā... Baigā pļura te ir vecīt jau. Mārtiņas tev atklāju, šī bija ražotā riepa. Tiksim tā, tas pātrinājums bija tāds mierīgs, tas nozīmē, ka viņai bija saķer tajā mašīnai. Un arī īstenībā caur to līkumu pat labāk noturējās. Jā. Tieši tajā sāniskajā. Šitas ir pēdējais, nesties riepām. Šis ir Latako. Kādam rītā vairs nebūs darba mašīna. Paldies. 3, 2, 1. Tāpat ir arī labi tā saķer sākumā, redz, bet lai gan tagad viņš baigi pārspolē, bet tas pirmais bija tāds. Jā, bet tagad ir bišķiņ tāda... Tagad viņš liekas, ka viņš spolē. Ej, Jā, bet mēs netrāpījām. Ojā! baigs lidēja. Jā, bet tā ātrums bija liels uz pātrinājumu. Jā. Nu, likās tā. Vai arī vienkārši spolēja. Es jūs varu apsveikt, mums ir visi rezultāti ievākti. Super, paldies. Un mēs esam gatavi pēc brīža paziņot jums. Jo, zini, kas tā interesanti? Ir mazas nianses katrai tai riepai. Tur varbūt uz citu pātrinājumu, foršākus kaut ko vēl. Nav tā, ka viena riepa būtu labāka visos aspektos, piemēram, pātrinājumā, bremzēšanā un sāniski strādājot. Katrai ir viss ir pilnīgi citādi. No šiem abiem testiem, kurus veicām ar katru no riepām, Sailu un Džeki piefiksēja punktus, un pēc tiem mēs redzēsim, kuras no riepām vislabāk piemērotas tieši šādiem apstākļiem. Un mums no 5 mašīnām sanāca viens pārsteigums. Sākšu ar to, ka ir nevis 5, bet ir 4. vieta. Un 4. vietu mums ieņēma lietotā premium riepa. Nākamā 3. vieta mums sanāk pēc punktiem jauna premium vissezonas riepa. Okay, interesanti. 2. vieta mums ir Sailu un Alpina Evo 1, kas ir cietā sastāva paredzēta pilsētē. Tas te galīgi neiedarējās, bet baigi labi. Bet tad beigās sanāk, ka pirmā dalītā vieta ir tām riepām, ar kurām mēs braucām. Tieši tā, pirmā dalītā vieta, jo sanāca identisks punktu skaits, ir Sailu un VST3 ar atzēm un Sailu un Arktika mīkstā skandināvu tipu. Un īstenībā beigās sanāk, ka tās riepas ir ļoti vienlīdzīgas, hinčīgi. Jā, jo tad, kad tajā āļuņu testā mēs braucām, bija tā uz to pātrinājumu, tās radzes ir daudz foršāk, bet tajā brīdī, ka ir lēnāks temps un manevrētība, tad tomēr tā mīkstā riepa bija precīzāka un tik daudz nepieslīdēja. Nu ko, mēs maucam tālāk. Milzīgs paldies arī Sailun un arī visai komandai, kas ir apkārt. Visi aplaudējam! Mēs te bijām daudz vairāk. Milzīgs paldies Sailun komandai, un tas mērķis mums šodien nebija noskaidrot, kura ir tad tā labākā riepa, bet mums tā ideja bija saprast, ka katrai riepai ir savs pielietojums. Un milzīgs paldies, ka Sailun uzticēja mums testēt.
Varbūt mēs neesam tie paši gudrākie testētāji, bet kopā mēs, man liekas, diezgan foršu lietu izdarījām. Kopumā pēc testiem varam secināt, ka šīs Cylon Ice Blazer VST3 ražotās riepas būs piemērotākas šādiem apstākļiem. Šeit ir ledus un sniegs, un tā Radze izdara visu, lai tu droši varētu aizbraukt mājās. Pierādījās, ka arī jebkura tipa jaunā ziemas riepa arī pildīs savu funkciju tīri labi, bet lietotās ziemas riepas var kļūt pat ļoti bīstams jau trakākās situācijās. Tāpēc varbūt tos dažus eiro pieliec klātām jaunajām riepām, jo atceries, ka mājās arī tev kāds gaida, un te nav runa tikai par Cylon riepām, bet par jebkurām jaunām ziemas riepām. Bet ja izvēlamies kaut ko no Cylon, tad visas šīs riepas ziemā būs labas. Tik pašam jāsaprot, kura būs piemērotāka taviem braukšanas apstākļiem. Paldies, ka noskatījies šo video līdz galam, lai jums droša braukšana un laba saķere.